Re! Viss ēters ir te! Būs ko redzēt arī Latvijas televīzijā īpaši, tāpēc, ka sāk atgriezties dažādi raidījumi, un de facto ir viens no raidījumiem, kas atgriežas ēterā pēc garajām brīvdienām. Ar Matīsu Arnicānu šobrīd esam sazinājušies, lai uzzinātu vairāk. De facto karalis Matīs Arnicāns. Labrīt! Labrīt, Matīs! Matīs, kas tad būs jaunajā sezonā? Tagad tev jāpasaka tik daudz, lai visi būtu ieintriģēti, bet ne tik daudz, lai neteiktu, ka nav vērts skatīties, jo Matīs jau visu izstāstīja. Kā tad ir? Jā. Jaunajā sezonā jāņem vērā, ka nākamgad mums ir Latvijā pašvaldību vēlēšanas, līdz ar to mēs droši vien par tām stāstīsim, par to, kā partijas gatavojās dažādās pilsētās. Bet par pirmo sezonas raidījumu, kas būs šajā svētdienā runājot, es varētu pieminēt pāris tematus. Tātad mēs neizlaidīsim augusta puča gada dienu, un mums būs reportāža no Maskavas. Kā zinām, tad augusta pučam, tātad šim te apmērsuma mēģinājumam 1991. gadā bija dažādi iznākumi Latvijā un Krievijā. Tādā ziņā, ja mēs skatāmies, kā Krievija ir attīstījusies, tad tur tas demokrātijas ceļš nav tā iets, un tur pat ir, teiksim, viedoklis, kam var kaut kādā ziņā pievienoties, ka tagad atskatoties, tad var teikt, ka pučisti kaut kādā ziņā pat ir uzvarējuši. Un tad mums būs arī sižets par Barona ielas rekonstrukciju. Tās pašas Barona ielas, kurai jau kuro gadu jau mēs varam sekot līdz tiem rekonstrukcijas darbiem un izstāstīsim, kas tad tur ir par iespējamām koruptīvām schēmām, kāpēc korupcijas novēršanas apkarošanas birojas par šo projektu bija tik ļoti ieinteresējies, ka vasaras sākumā kratīja satiksmes departamentu. Izklausās interesanti un izklausās daudzsološi. Jāslēdz svētdienas vakarā noteikti televizors iekšā.